Saeima šodien pieņēmusi vēsturisku lēmumu likumu, kas nosaka Eiropas Savienības vienotās valūtas eiro ieviešanas kārtību Latvijā. Pārēju uz eiro paredzēta no nākamā gada, un šodien pieņemtais likums nosaka kārtību, kādā veidā notiks atteikšanās no lata. Bet pirms sēdes pie Saeimas nama bija pulcējušies ap 70 eiro pretinieku. Eiro nē, mums būs tikai tās tiesības, ko mēs spēsim izcīnīt. Ar šādiem un vēl vairākiem citiem plakātiem šorīt pirms Saeimas sēdes pie parlamenta pulcējās eiro pretinieki. Viņi balsos par eiro vai pret eiro. Ja viņi balsos par eiro, tad viņiem dāvinās šo zilo lentīti, jo tā būtu pareizāk. Šobrīd nav zināms, vai politiķiem izdosies savākt pat 34 pārakstus, lai lūgtu likumu neizsludināt. Satversmē ir ļoti skaidri noteikts, ka tie likuma projekti, kuri skar starptautiskās normas, ir apstrīdami ar 51, nevis ar 34 parakstiem. Kas pēc būtības nozīmē to, ka pat ja šo eiro ieviešanas likuma projektu opozīcijas deputāti ar 34 parakstiem lūgs prezidentam neizsludināt, savukārt sludināt referendumu par šo, prezidenta loģiska rīcība būs atsaucoties uz satversmi, likumu sludināt un opozīcijas aicinājumam neklausīt. Kļuvu rīkojies veidā, kas bija radījis ļoti tādu traktējumu situāciju sabiedrībām, kas meklējām par manu frakciju, par manu kolēģiem un par prezidētu kopumā. Cienītais kungs, jo sarkanā lentīt jums vairs nepiediet. Lūdzu atnest uz Saeimas deputātiem šo maisu. Rakstīts no Briseles, Latvijas parlamenta. 50 eiro. Kas šeit ir rakstīts? Vai šeit ir rakstīts par to, ka tauta balso par eiro? Mēs negribam maksāt Dienvidu Eiropas parādu. Zilo dod, liepiņam zilo! Sanākušie piketētāji gan nespēja mainīt deputātu viedokli. Iestājoties Eirozonā, mēs nostiprināsim savu piederību vadošo rietumu valstu saimē. Dalība Eirozonā nozīmēs iekļaušanos Eiropas Savienības attīstību virzošo valstu kodolā. Sekojuši pieaugs mūsu loma gan Eiropas Savienībā, gan pasaulē. Okupanti turi muti ciet. Es aicinu deputātus atbalstīt eiro ieviešanas likumu un līdz ar to spērt vienu ļoti svarīgu soli tālākā mūsu valsts ekonomikas potenciāla stiprināšanā un pacelšanā augstākā līmenī. Nāvi okupantiem, bet tas ir cits jautājums. Tas būs atkal jauns veiksmes stāsts. Mēs jau divus esam piedzīvojuši. Pirmo mēs esam piedzīvojuši kā trešā nabadzīgākā valsts, iestājoties Eiropas Savienībā, un joprojām mēs esam trešā nabadzīgākā valsts. Otrs veiksmes stāsts ir 300 000 cilvēku ārpus valsts robežām. Šis būs trešais. Par likumu pieņemšanu galīgajā lasījumā balsoja 52 deputāti, pret bija 40, atturējās 2. Lai apturētu likumu izsludināšanu, tā pretiniekiem ir iespēja gan vākt deputātu pārakstus Saeimā, gan censties savākt 30 000 Latvijas pilsoņu pārakstus. Vai Saeimas deputāti apstrīdēs šodien pieņemto likumu, būs zināms pirmdien pēc atsevišķu frakciju sēdēm, taču jau tuvākajās nedēļās Latvijas valdība vērsīsies pie Eiropas komisijas un centrālās bankas ar lūgumu sagatavot ārkārtas konverģences ziņojumu par Latviju. Latvijas ekonomisko rādītāju atbilstības Māstrihtas kritērijiem novērtējums nepieciešams, lai Latvija no 2014. gada 1. janvāra varētu pievienoties Eirozonai.